Gudīgi, mēs esam fantastiskā laikā, fantastiskā vietā. Tas nekas, ka šodien mazliet deguns salst, jo ir jūtams arī neliels nogurums. Kāpēc tā? Tāpēc, ka šodien ir talkas diena. Un tieši talkas dienas dēļ šī ir ļoti zīmīga vieta, kur mēs esam. Bet par to mazliet vēlāk. Mēs esam Mālpilī, un tu sevi pilnīgi droši ar lepnumu sauc par mālpilieti. Pilnīgi. Parakstro mazliet sevi kā mālpilieti, Mālpils saknes. Jā, es esmu jau daudzās paudzēs mālpilieta. Un noteikti, ja tu saki, ka es lepojos, es ļoti lepojos ar mālpilieti. Kāpēc? Tāpēc, ka Mālpilī ir ārkārtīgi dinamiska, jaudīga un sadarboties spējīga kopiena. Un tas ir mans lielais sapnis, kādai būtu jābūt manai dzīves telpai. Mālpils pēc savas būtības ir manas mājas. Mana pilsēta ir Sigulda, bet mājas ir Mālpils. Manas saknes ir šeit tādas īsti dziļas saknes. Un es ļoti priecājos par jaunajām ģimenēm, kas atnāk uz Mālpili. Un es redzu, ka es mīlu Mālpili un es kaut ko esmu devusi Mālpilī, noteikti arī vainagosies, jo jaunās ģimenes un jaunie bērni, kas šeit piedzimst un atnāk, viņi pārņems to visu un darīs tālāk. Tas viss bijis jēgpilni ļoti. Mālpils dzīvo. Mālpils dzīvo un Mālpilī tāda, spraigs raksturs, man gribētos teikt. Jā, labā nozīmē spraigs raksturs, vai ne? Jā. Un man liekas, ka Mālpilī tā labākā lieta ir, ka mālpilieši daudz ko var izdarīt paši. Viņi pierādījuši un parādījuši arī citiem. Kā tas ir, ka var daudz ko izdarīt paši? Ļoti. Jā, tas mālpiliešiem ir ļoti raksturīgi. Varbūt tas ir raksturīgi vispār mazām kopienām. Un tas ir patīkami, ka mēs varam veikalā sasveicināties, uz ielas sasveicināties un visi vienoties, kādu darbu izdarīt. Kaut vai šī te burvīgā vieta ir sakopta tieši pateicoties vairākām kopienām, gan makšķernieku biedrībai sākotnēji, pēc tam iedzīvotājiem, uzņēmējiem sadarbībā pirms 2 gadiem talkā. Tas ir tas, ar ko es lepojos un priecājos. Mēs noteikti daudz ko varam vairāk izdarīt kopā. Šī ir īpaša vieta, tāpēc, ka šis ir pierādījums, ko var kopiena vienojoties kopējā darbā. Jā. Šodien ir talkas diena. Un pirms 2 gadiem talkas dienā tika atjaunota daļa no takas, tika atjaunotas trepes, un tāpēc man ļoti gribās kārtējo reizi paslavēt tos mālpiliešus, kuri var. Paslavēt arī mālpiliešus. Noteikti. Jā, Mālpils iedvesmo kopienu, uzņēmēji, visi apkārtējie, savējie un, bērni, pieaugušie, mazie. Fantastiskā kopiena. Es tiešām esmu liela pateicība parādā viņiem. Tas, kas šeit top un attīstās. Man ir lepnums un prieks. Un nav jau tā, ka jūs vienmēr esiet vienisprātis, bet tas laikam ir tā spēja vienoties par svarīgo, vai ne? Jā. Tieši tā. Izlikt prioritātes un bieži varbūt arī kādreiz īstenībā piekāpties kādai jaunai trakai idejai, jo tas ir tās svaigā jaunā vēsma, tā jaunā elpa ir tā, kas īstenībā dod to dzirksteli un to enerģiju, tieši tāpat kā upe šeit tek. Ja viņa tek burbuļodama un nemitīgi maina savu krastu, drīz tas līkums būs daudz straujāks nekā bija pirms daudziem gadiem manā bērnībā. Bet tā pārmaiņa, tā dinamika ir tā, kas arī kopienu, manuprāt, veido. Mūsu ceļi kādu laiku ir gājuši blakus. Pateicoties tam, ka tu strādāji LIA, jeb Latvijas Investīciju attīstības aģentūrā, un pirmo reizi es tevi satiku tieši šeit un tajā statusā. Un tāpēc mēs nevaram šodien par to neparunāt, jo man tev ir jāsaka viens paldies. Es domāju, ka tev var teikt paldies daudzi uzņēmēji jaunie. Man ļoti patīk tas jūsu specifiskais vārdiņš inkubācijas periodā, jo tad man uzreiz ir tā asociācija cāļi, tur silda, tikai LIA silda, nevis cāļas, bet uzņēmējs tā blakus būšana. Bet tev es varu pateikt paldies no sevis par to, ka pastrādājot kādu brīdi kopā, es ļoti daudz ko iemācījos tieši par to procesu, kā LIA strādā ar jaunajiem uzņēmējiem. Bet pastāstīji pati, kā tev šis laiks, ko tas iedeva tev un iedeva tiem, kurus tu inkubēji. Jā, tad man ko iedeva šis laiks? Man noteikti iedeva
kā es jau varbūt atkārtošos, es minēju, ka man iedeva pārliecību, ka mums Latvijā viss ir kārtībā, mums ir dinamiska un spēcīga tauta, kas var attīstīties. Ko man iedeva vēl jaunus kontaktus un ārkārtīgi labu pieredzi strādāt ar lieliem uzņēmējiem, strādāt ar maziem aizrautīgiem startētājiem, maziem cāļiem, kas var izaugt lielāki. Protams, arī Lijā kopiena un kolēģi, jo tādu kolektīvu es vairs neesmu nekur redzējusi, kāda bija mūsu komanda. To man iedeva. Savukārt, ko es esmu devusi uzņēmējiem, varbūt tad ļausim viņiem, lai to spriež un lai paši saka. Bet man vēl ko iedeva, ko es gribētu pateikt, šī te līdzgaitnieka sajūtu, ka mēs esam bijuši piedzīvojuši kāda laba uzņēmuma, liela izaugsmi, un ka mēs esam bijuši blakus. Pat ja mēs bijām tikai administratori, kas varbūt viņam iedeva naudu vai atbalstu, vienalga mēs esam bijuši blakus un jutuši viņu, un mēs no viņiem esam mācījušies tīri praktisko uzņēmējdarbību. Savukārt man tas iedeva vēl arī šo te piepildījumu, jo es no 2011. gada sapņoju jau ar uzņēmējiem strādāt tieši jaunajiem, ar jauniešiem. 13. gadā es jau sāku, jau mācījos dažādos kursos un gribēju caur spēļu principu ieviest. Es biju arī Mālplī profesionālā tehniskajā vidusskolā, daudz pastrādāju, arī Murjānsparta ģimnāzijā par uzņēmējdarbības skolotāju. Tā kā man šī te jaunie un uzņēmējdarbība abi kopā ir ļoti, ļoti mīļi. Un klausoties, kā tu runā, man uzreiz veidojās asociācija. Redz, tev ir līdzīgi kā skolotājiem. Skolotājiem nav lielāka lepnuma, kā redzēt, kā skolēni aiziet dzīvē un kaut ko var. Jā. Es domāju, ka tev bija tieši tas pats, vai ne? Jā. Redzēt, kā tavi savā ziņā audzēkņi kļūst patstāvīgi, un tagad redzot viņus kā veiksmīgus uzņēmējus, es domāju, tev arī tāds lepnums, vai ne? Jā, noteikti. Lepnums ir. Stāvot pie Mālpils baznīcas, noteikti ir vēlreiz jāpieskarās tam stāstam par saknēm. Kaut vai tāpēc, ka man rokās ir 3 zīles, kuras šobrīd ir sākušas dzīt saknes, es tās aizņemšos. Bet stāsts par tavu bērnību. Vai ir kāda bērnības epizode, kas tev ir palikusi atmiņā visspēcīgāk? Viena epizode ir noteikti ar to, ka man ir 2 gadus jaunāka māsa jāpieskata un kā mēs abas cīnāmies mājās un kuru uzvarēs. Un otra epizode tiešām ļoti spilgta, tad, kad mēs ar mamma mūs veda ceļojumos vasarā, un es netīšām tiku atdalīta, uz kuģīša ejot, tiku atdalīta, un es viena aizbraucu uz citu pilsētu ar kuģīti, bet tad jau nebija mobilo telefonu. Un mamma vienīgais, ko viņa teica, pēc tam viņa uztrauksies bija ļoti, bet ka viņa zināja, ka es esmu patstāvīga, un uz manu loģiku var paļauties, ka viņa noteikti gaidīs, jo viņa ir pacietīga, un viņa pateica, viņa stāvēs. Cik tev bija gadi toreiz? 8 varbūt, kaut kas tāds. Maziņi vēl, līdz 10, 8, 9, jā. Bet es atceros tās sajūtas, cik es biju lepna, ka es viena pati. Es braucu viena, un man otrā galā ir viņa jāsagaida. Es sagaidīju tā kā namamāte. Tas man tāds ļoti spēcīgas pirmās tādas pašapziņas veidošanās sajūtas. Un vēl saistībā ar tavu mammu, kā tu stāstīji, tas milzīgais pārdzīvojums, ka tētis aizgāja tai saulē. Jā, es tiešām cienu mammas spēku vienai izaudzināt 2 bērnus, iedot mums gan ceļojumus, gan ēdienu, apģērbu. Viņa, protams, strādāja ļoti daudz, un es jau mammai esmu teikusi, ka man šeit pietrūk tieši viņas tā vienkāršuma, ka viņa ir vienkārši, bet viņa spēja starp darbiem pienākumiem atrast arī laiku mums, lai mēs justu pārgājienus, braucienus, tāpēc arī par Siguldas runāju, ka tā ir mana pilsēta, jo mums svētdienas noteikti bija likumsakarīgi, brauciens uz Siguldu, pārgājiens, Gultmaņālis un tam līdzīgi. Protams, tad, kad darbs bija padarīts, vispirms bija jāizravē dārs, un tad bija brauciens kā balva. Un pie baznīcas mēs esam arī tāpēc, ka šī ir viena no tavām vietām Mālpilī, jo tu esi arī draudzes loceklis. Jā. Šobrīd es esmu nedaudz jau tāds mazāk aktīvs draudzes loceklis. Agrāk es vairāk piesaistījos un darbojos gan ar talkām, gan visu. Šobrīd esmu tikai vairs dežurants. Mums ir ļoti laba tradīcija baznīcā, ka mums ir ģimenēm sadalīti pienākumi, kad mēs katrs esam kādu mēnesi dežuranti. Un mums ir augustā 3 ģimenēm jāsako baznīca. Tas ir tas patīkamais un tas devums. Un tas ir tavs laiks šeit? Jā. Mans miers un mans devums tāds. Bet šī ir vieta ar sajūtu, ar elpu. Jā, man ļoti patīk tā vēsturiskā garša vispār mūsu dzīvē. Kas mēs esam, cik mūsu dzīve ir gara.
Bet paskatoties uz to, kas ir bijis pirms mums, un paskatoties uz to, ko mēs dodam bērniem, lai būtu pēc mums, tad šeit ir tā pēcsacības un tā sakņu sajūta. Ja? Jo veciem kokiem, mājām, baznīcas, tad tā kopiena ir augusi, veidojusies, un mēs viņu turpinam. To kopienu. Jā, tas ir tas mans aicinājums. Man ļoti patīk teiciens. Vieda ir tā tauta, kas, kad vecie iestāda kokus, zinot, ka paši zem tiem nesēdās. Un tāpēc es cienu, es tiešām novērtēju tos cilvēkus, kas to darījuši. Tu esi mālpiliete. Mālpilieši tevi pazīst droši vien no kāda viena skatu punkta. Tu teici, ka tava sirds pieder Siguldai. Siguldieši, īpaši ar uzņēmējdarbību saistītie, tev pazīst no otra skatu punkta. Ja tev vajadzētu uzgleznot Gundegas portretu, tādu saturisko portretu, kā tu teiktu tiem, kas tevi pazīst un nepazīst, kas ir Gundega? Īstenībā šo jautājumu esmu jautājis saviem draugiem, ko viņi par mani teiktu. Un pirmais, ko viņi pateica, ja tu gribi kādu traku ideti, prasa Gundegai. Un daži no kopienas ir teikuši, Gundega nāk, noteikti atkal ir kāda ideja prātā. Tad es par sevi pati arī īstenībā piekrītu, ka es esmu tāds radošais gars, nemitīgais, kaut ko vienmēr uzlabot, kaut ko vienmēr ieviest, labāku, pilnveidot tā, lai visiem ir labi. Tu esi tāds ideju pametējis, ja? Nē, es arī darītājs esmu. Darītājs, ja? Jā. Es dažreiz arī vienkārši eju, daru klusām. Nemaz neprasu. Ja man pietiek spēka pašai vai ar kādu kopā divatā, tad mēs to izdarām pilnīgi bez lielas kopienas. Par to, ko tu dari klusām, vai varbūt arī citiem zinot, kas ir tāds pēdējais darbs, ko tev tā ielikt ķeksīti savā biogrāfijā? Redz, vēl viena no manas dzīves vērtībām. Viennozīmīgi mana vērtība ir mans bērns. Tā ir mana vērtība, un par to es esmu ļoti, ļoti pateicīga, ka man ir dota šī pieredze būt mammai un palīdzēt izaugt nākotnes paaudzei. Tad otrs ķeksītis noteikti ir tas, kad es lepojos ar sevi, ka es esmu kaut ko tiešām paveikusi. Kaut vai mazus darbiņus, ko citi nepamana, vai nu kāda dobe, vai kaut kas tāds. Un šobrīd arī man ir prātā dažas idejas, ko es izdarīšu priekš četrkājieniem draugiem, bet tas, lai notiek lēnām, tad, kad būs. Noteikti otrs ķeksītis tāds liels ir 8 gadu lejā darbā. Tie uzņēmēji, kas ir nākuši, es ne tikai esmu viņus konsultējis, es no viņiem esmu ieguvusi pārliecību, iedvesmu, ticību, ka Latvijā ir nākotne. Viņi visi ir degoši, visi cilvēki Latvijā ir tādi. Tikai jādod bieži vien varbūt kāds drusciņu atbalsts, iedrošinājums. Ticība? Spēkiem? Ticība, jā, ticība spēkiem. Varbūt kādreiz kāds nezina, kur doties, varbūt viņam vajag parādīt ceļu, vai vienkārši būt blakus. Viņam bieži vien pat nevajag ceļu rādīt, bet vienkārši būt blakus. Nu, kā atspēdām, ka viņš var piezvanīt. Tas ir tas ķeksītis, laikam, ko es ieliktu sev. Tas man ļoti, ļoti silda sirdi. Šajā sarunu ciklā mums ir tradicionālais jautājums, kā būtu, ja nebūtu? Kā būtu, ja nebūtu Gundega? Jā. Vai tev pašai ir uzreiz tāda, kas būtu citādāk šajā dzīvē, ja nebūtu Gundega? Manis? Jā. Es padomāju, ka nekas nebūtu citādāk. Atrastos dabā nekas nestāv tukšs. Noteikti atrastos kāds cits cilvēks, kurš tikpat dedzīgs, lai strādātu Lijā inkubatorā. Noteikti atrastos ar bērniem. Starp citu, es bērnībā biju ļoti bērnu aukle, drīzāk varētu teikt, jo man vienmēr visi kaimiņu bērni prasīja, ko mēs tagad darīsim, kādu nākamo spēli. Es biju tāds tā kā visu laiku inovators un organizators. Es domāju, viņiem atrastos kāds cits, jo mums dzīvē vienmēr ir tā, ka mēs atdodam vietu kādam, kurš to var aizpildīt. Jo nevar, tad mēs metamies iekšā un mēģinam viņu aizpildīt. Dabā tukša vieta dabā nepastāv. Daba būtu citādāka, bet tikpat pilna. Jā, es domāju, ka tev ir taisnība. Gan jau būtu, bet būtu citādāk. Jā, protams. Un vēlreiz to, ko tu pati jau teici, es domāju, ka to noteikti arī tie uzņēmēji jaunie varētu pateikt. Droši vien būtu, bet varbūt būtu citādāk. Jā.